rādīt noteikti ir, jo mēs visu laiku augam, pilnveidojamies. Mums tagad ir vairākas tehnikas vienības, sākot no augsnes apstrādes, aršanas, beidzot ar kulšanu un kombainiem. Kā varat redzēt visu, tā kā tehnikas klāsts tiešām ir ļoti plašs, un es domāju, ka mēraukla visā šajā ir plašais apmeklējums skaits. Ja, tas nozīmē, ka, kā tu minēji, Joža maratons ir, es teiktu, īstenībā tradīcija, kur mēs gribam audzēt vēl lielāku un vēl plašāku, lai visi ražotāji šeit nāk. Tā ir izdevusies un iet plašumā ar katru gadu arvien labāk un labāk. Katrs gads mums tikko salīdzināt, tā kā jau teicām, Laukdienu maratons, Valtek ne tikai tātad spēki, tātad traktori, bet vēl ir tuvojas jau rudens sēja, gan arī aršana. Nu jā, tātad faktiski, kā jau minēju, ir viss spektrs. Aršana ir joprojām šis te priekš- un aizmugura ārkals, ko mēs rādām, un Latvijā varbūt nav vēl iedzīvojusies tehnoloģija, bet aizmugurējais ārkals, jā, tā jau ir visiem saprotama lieta. Mēs pārstāvam Zviedru ārklu Agrolux. Un tālāk ir jaunās tehnoloģijas, bezaršanas tehnoloģijas, jeb augsnes rugainas lobīšana, jeb kultivātori. Tie mums ir vācu firmas Kokerling, mēs pārstāvam tātad augsnes apstrādes tehniku. Un, protams, rudens ir arī sēja, un kas ir mums bez sējas, tad nav arī kulšanas. Ja? Ir Kokerling sēja mašīna 6-metrīgo, šodien var redzēt, mēs pārstāvam no 3 līdz 8 metri platumā, var iegādāties Kokerling sēja mašīnas, un jebkurus tehniskos datus varam pastāstīt atsevišķi. Partneris Latvijas tautsaimniekiem. Terra Servis. Ražīga tehnika laukiem. 24 stundu servis visā Latvijā. www.terraservis.lv. Terra Servis. Es pārstāvu uzņēmumu Terra Servis. Esam, varbūt daudz zemnieki jau ir informēti un zina, ka mēs esam labāko BFC tradīciju turpinātāji. Pamat mūsu produkti ir New Holland traktori, kurus arī demonstrējam šajās lauku dienās. Arī noteikti gribētos atzīmēt kombainus, ko noteikti Latvijas lauksaimnieki jau pazīst un veiksmīgi strādā saimniecībās. Bet mums ir arī, gribētos atzīmēt, ļoti labs servis. Servis ir visā Latvijā? Servis, protams, ir pieejams visā Latvijā. Mums ir mobilās brigādes, kas izbrauc tiešo uz saimniecību. Un esam izstrādājuši elastīgu atlaižu politiku, veicot, teiksim, pasūtījumus rezerves daļām kopā ar mehāniķi, ir pieejams papildus atlaides. Un arī, kas ir būtisks jaunums šajā sezonā, ir iespējams pasūtīt rezerves daļas ne tikai no traktoru ražotāju, bet arī no rezerves daļu ražotāju. Tas sniedz iespēju ietaupīt līdz pat 50%. Nu, lai varētu investēt, jā, kaut kur saimniecībā un kaut ko jaunu nopirkt, tad ir nepieciešams, lai mēs par graudu vai par apsi mēs saņemtu vislabāko cenu. Nu, vislabākais cenas apjoms parasti ir no tā, kādu kvalitāti mēs nodrošinām. Jā, lai šis graudu masa, ko mēs aizvedam, vai viņam ir vienmērīgi, vai viņa ir izkaltēts pareizais mitrums, un arī vai viņa ir tīrīta. Nu, tam ir nepieciešams gan arī kaut kāds graudu pirmstādes komplekss, gan arī graudu kaltēšanas iekārtas. Tātad tās ir kaltes. Es domāju, ka tu jau esi Latvijā neviena kalti palīdzējis celt, izvēlēties. Un es domāju, ka šai spektā tu zini aptuveni, kā šis stāvoklis un kāds arī būs nākotnē. Nu, tad mūsu uzņēmums jau gadiem, kopš 97. gada darbojās ar Zviedru kompāniju Tornum. Esam uzbūvējuši vairāk kā 250 dažādus projektus Latvijā un arī ap 50 dažādiem projektiem esam realizējuši Lietuvā. Nu, gribu teikt, ka mums ir laba pieredze par to, kā šo graudu ar visoptimālāko rezultātu dabūt, jā, nokaltēt un notīrīt. Mums arī ir pieredzējuši savu projektu vadītāju grupa, jā, kas var jums kārtīgi ierekomendēt to, ko jums vajadzētu. Ir savu cilvēku, kas ir ar 10 gadu pieredzi, kas strādā pēc tam, kad šis objekts ir uzbūvēts, spēja viņu apkalpot un arī spēja kvalitatīvi samontēt, jo tā iekārtu piegāde, tas jau nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir tas, kā jūs šo tehnoloģisko risinājumu, jā, šam graudu kaltei atradīsiet un kurš jums būs tas piemērotākais.
Tiem, kas vēl nav paspējuši sākt novākšanu, silti ieteiktu un noteikti izdariet un paspējiet vēl nomiglot pirms ražas novākšanas ar Roundupu, jo pēc bargās ziemas un skarbā pavasara, kā vienmēr, lauki ir neizlīdzināti, bet ražas potenciāls ir. Es domāju, viennozīmīgi jums tas atmaksāsies jau turpinot nākošo kultūru sēju. Cik tas termiņš ir pirms? Pirms kūšanas aptuveni 10 dienas, 2 nedēļas pirms kūšanas. Monsanto šogad nāk Baltijas tirgū ar jaunumiem vairākiem, kas ir galvenokārt puspunduru šķirne DK Secure, ziemas rapsim, pierādījusi jau sevi gan izmēģinājumos, gan arī uz lauka. Un es gribu teikt, ka ja pēc bargās ziemas, kas bija šogad mūs piemeklējusi, šī šķirne sniedz labus rezultātus, šobrīd rāda vēl uz lauka, bet arī drīz rādīs bunkurā kombaina, tad ar to ir jāturpina. Jo šobrīd rapsis ir, es gribētu teikt, ka vienīgā ienesīgā kultūra. Šeit var ļoti labi iespēja satikt gan savus klientus, gan arī visus lielos sadarbības partnerus. Tāpēc arī šādos pasākumos parasti arī cenšamies aktīvi ņemt dalību. Arī pārliecināties. Protams, ir kāds zināmi ieteikumi, kurus viņiem jāņem vērā turpmāk, tiksim, jaunajiem klientiem un tiem, ar kuriem strādāja. Galvenais, kas jāņem vērā, ir tas, ka tas ir tāds teiciens, kad draugs novērtē nelaimē nevis labajās laikos. Un ieteikums varbūt tās mūsu klientiem arī ir ņemt vērā šo teicienu un izvērtēt tos sadarbības partnerus, kas skrien blakus tikai labajos laikos, un savukārt tos, kas varbūt tās sniedz atbalstu arī grūtākos brīžos. Sacensības gads vienmēr ir, vai ne, kas satiekās viņi tie paši atkal konkurenti, un tad kurš kuram vēl pa lauku, kurš ātrāk aizvilks, vai kurš ātrāk to piekapu uzvilks, un tad jau es domāju, arī tas viss turpināsies nākošā gadā. Nākošā gadā, un arī ne tikai uz lauku tas turpināsies, jā, tas, teiksim, veselīgi konkurence, tas jau ir viss panākuma pamats. Interesē, vai pūteļu ūdenskrātuvē Tērvets pusē atpūtas pasākumu vai lauku sporta spartakiādas notiks? Šādi esam jau otro vasaru. Lēnām attīstamies tik daudz, cik atļauj rocība. Tāpat kā lauksaimnieki un slēpju trašu īpašnieki, esam atkarīgi no laika apstākļiem. Paldies šai vasarai un apmeklētājiem, kuri brauc un izmanto mūsu teritoriju un samaksā par to naudiņu. Pagājušā pavasarī mēs ieguldījām lielu darbu, lai izskatītos šādi. Izcirtām krūmus, nolīdzinām pludmali, ierīkojām tolets un atkritumu kastes. Sākām veidot bērnu rotaļu lauku. Patīkami redzēt pludmales volejbolistus, kuri atbalsta mūsu organizētos mačus. Jau otro gadu pie mums notiek pūteļu kauses. Prieks redzēt atpūtniekus, kuri atgriežas atkārtoti. Lielākais gandrījums ir par cilvēku apmierinātību. Pie mums daudz brauc ģimenes ar bērniem, tāpēc nākošie ieguldījumi noteikti tiks novirzīti bērnu rotaļu laukumu paplašināšanai. Naudu mēs ņemam tikai no pieaugušajiem. No bērniem netiek iekasēts. Ja kāds vēlas iebraukt ar auto, tad par to arī ņemam latiņu. Kā jūs redzat, teritorija ļoti plaša, tāpēc ir piemērota dažādu organizāciju un firmu sporta spēļu un pasākumu rīkošanai. Ūdens pie mums ir ļoti tīrs. Pie mums tiek ņemti arī ūdens paraugi, ir līgums ar laboratoriju, tā kā peldēties var droši. Cenas pie mums ir simboliskas. Ņemam naudu no pieaugušajiem, un ja kāds vēlās iebraukt teritoriju ar mašīnu, tad mēs ņemam par to vienu latu. Lielajiem pasākumiem varam vienoties par samaksas noteikumiem. Daudzi puķu mīļi un puķu speciālisti brauc, skatās, kas ir Bulduru dobēs. Jauns, no vecā sortimenta un no jaunā. Tā kā sveicien visiem Latvijas puķu mīļiem, puķu audzētājiem. Mēs esam atvērti jums, aicinām ciemos, brauciet, priecāsimies.